Ču. Ču, 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 ču. Kamai garu. Rā. Šodien es gribēju parādīt jums manas otrās C klases, manas otrās C klases pārbaudas darbus un kontrolu darbus un lasīšanas darbus un visu kaut ko. Kā jūs redzat, diezgan daudz. Jā, diezgan daudz. Sākam ar pirmo. Pirmā semestra noslēguma pārbaudas darbs otrā klasē apzinātā lasīt prasme. Vārds Liena Anija, uzvārds Ungure, lai tev izdodas, uzmanīgi lasi tekstu. Rūķis Sems pastaigājās pa mežu, lūkodamies koku zaros. Ko tu tur skaties, vaicāja Rūķis? Rīt ir Ziemassvētki, sacīja Sems, bet mežs izskatās tieši tāds pats kā visu gadu no vietas, bez rotājumiem. Īsti nemaz neliekas, ka būtu Ziemassvētki. Pagaidi, noteica Rūķis Freds. Mēs varētu šo darīt lietas labāk. Freds devās uz mājām, salasīja visu Ziemassvētku rotājumus, kurus Rūķa ģimene nebija izmantojusi. Tur bija vizuļu virsnes, Ziemassvētku svecītes un šokolādītes Ziemassvētku vecīšu izskatā. Rūķis Sems pasauc dzīvniekus palīdzēt, drīz rosījās viss mežs. Putni iekrināja zelta vizuļu virsnes visaugstāko koku zaros. Stilznes visam mežā aizdedza svecītes. Zaķi uzmanīgi kāra pazares bumbuļus un laimēs lēkāja pa zaru, galam stiprinot pazares pie tām šokolādes plāksnītes. Pēc rotāšanas Rūķi un dzīvnieki klusi nolūkoja skaistajā skatā, kas pavērās viņu acīm. Ziemassvētku rītā visi ieraudzīja eglīti, kurā bija sakārtas dāvanas. Ziemassvētku vecītis katram ziemniekam piemeklēja īstu dāvanu. Rūķis Sems gribēja kuģīti un vēl piemeklēja īstu dāvanu gailīti, kurš iedziedās un mašīnīti. Dāvanu dalītājs teica: ko tu niekosies ar mantām? Tu jau esi liels, dosim tev vērtīgāku dāvanu. Un pasniedz Semam grāmatu, kurā bija jūra ar kuģi, sacensību mašīnas un pat gailis, tiešām vērtīga dāvana. Ziemassvētku dienā viņi notiesāja visas šokolādes un sātīja citstatam, kā šie esot bijuši vislabākie Ziemassvētki, kādi mežā piedzīvoti. Tad mēs varējām kaut ko uzzīmēt, un es uzzīmēju šādu. Tagad es izbraukšu viņu no šim arī būs otrā daļa, jo es nevaru baigi jaudu filmēt. Paldies, ir ļoti daudz. Es uzzīmēju vispār šitam aizmugurē šādu. Fredis, Sems, tur stirni, tur vēver un Ziemassvētku eglīte. Un zaķītis. Ceturtais darbs īpašības vārds. Brīnišķīgā pasaule. Riko meklēja brīnumu pasauli. Viņš lūkojas debesīs, bet tajās nav neviena mākoņiša. Viņš lēnām atlaižās uz vadaru un pēkšņi ierauga lielu mežu. Tad acu priekšā pavērās pļāvā garie zāles stiebri un kā koki. Tad kā skaidrelē čaklas skudriņas zemnekojuši uz caurspīdīgus tīklus. Turpat zālē aizrāpo zeltains kapurs, vai tikai starp stiebriem nepavīdēja Rūķis. Un īpašības vārdi ir brīnišķīga, lielu, garīja, caurspīdīgu, čaklas, zeltains. Protams, bija manai māsai ir skaista seja. Viņai ir zaļas acis. Brīnišķīgi skropstas, biezas uzacis, viņa ir dzertīgas ausis. Tūlīgas Ak, Dievs, es biju stulba. Tas ir pulīgas lūpas. Masu.
deguni, brūni mati, zobi balti un tīri. Nu labi, tā bija pirmā daļa. Būs vēl kādas 6.